Sveiki! Es esmu Randa Ķeņģe, es esmu Latvijas kultūras vēstniece, un man tiešām ir liels prieks un iedvesma būt šajās dienās Austrijā, Štīrikas reģionā, kur mēs varam pieredzēt, iepazīt, sajust, sagaršot Austrijas pasauli, Austrijas garšu, un ārkārtīgi iedvesmojoši, kā šejienieši, vietējie iedzīvotāji ir, jāsaka, sadavušies rokās un no nekā veidojuši savu uzņēmēju darbību, atbalstot viens otru, atbalstot savu kaimiņu, un kas man ļoti iedvesmoja no tiem jau vairākiem šeit vietējiem uzņēmējiem, ko mēs iepazinām, ka viņi ir ļoti mērķtiecīgi gājuši no tā, ka tu pārdod ne tikai to ābolu vai ne tikai tos graudus, bet tu domā, kā tam radīt pievienoto vērtību. Un vēl jo labāk, ka viņi visi kopīgi to ir iepakojuši tādā kopīgā mārketinga ceļā. Tā kā es ceru, ka mēs te gūsim iedvesmu un kaut ko no tā visa aizvedīsim arī atpakaļ uz Latviju. Very different. So different, in fact, that you came all the way today to hear the story of its life. In the middle of the stable, I remember this moment precisely. This big man was lying in a soft bed made of straw, and he was humming a song. My brothers and sisters were totally swept off their hops. They were scared. Tai tumšajai cūkai ir vairāk tauku satura viņas gaļā. Für den schönen Schinken, Bier rein. Jā, lai būtu smuki šitai tie te pakaļiņu šķiņķīši, tad ir nāk šitā pietraņa. Für ein schönes Curry. Jā, lai būtu tā muguriņa smuka, muguriņas tā karbonāde, tad nāk šita cūciņa. Dieses Schwein hat 2 Rippen. Kunst, ja. Das sind Bilder, die haben Schweine. Im Raum, die schauen Sie bitte später an, die haben Schweine gemalt. Unsere Schweine haben Bilder gemalt. Schweine, die werden uns teikt. Vienu vārdu sakot, tā kā mēs interesējamies par mākslu, viņu cūkas ir gleznojušas, un tur ir bildes. Ja. Zucker in der Farbe. Ja. Und hinhalten. Ja, cūkas purnu farbā krāsā, un viņas ar purnu krāsoja. Und was für eine Farbe war das? Lebensmittel, verschiedene Lebensmittelfarbe und dann karitativ, Charity für Kinder haben wir Bilder versteigert. Un vienmēr sakot, tās bija dabīgo krāsu, dabīgo dārziņu un augļu krāsas, un cūkas zīmē savu šņukuru bildes.